Šajā video es tev parādīšu, kā tu vari pārvaldīt savas mājaslapas vai internetu veikala sadaļas iekš Mozello. Pirmais solis ir kreisajā rīkjoslā iet uz sadaļu sadaļas, tad atvērsies loks, kurā tu vari veikt dažādas darbības. Piemēram, pievienot jaunas sadaļas, spiežot spogu pievienot sadaļu, kā arī pārvaldīt jau esošās sadaļas. Ir iespējams mainīt sadaļas vietām, piemēram, velkot aiz šī krustiņa, vai pievienot jaunu apakšsadaļu, dzēst esošo sadaļu, bet ja mēs uzspiežam uz sadaļas, tad atveras jauns loks, kurā mēs varam mainīt esošās sadaļas parametrus. Piemēram, nomainīt sadaļas virsrakstu, pielāgot sadaļas adresi, un, ja spiežam uz pogu papildus parametri, tad atverās papildus opcijas, kā piemēram aizpildīt pārējos SEO parametrus, kā title marķieris un meta apraksts, kā arī varam izvēlēties, kurā vietā šī konkrētā sadaļa būs redzama. Vai sadaļa būs redzama galvenajā izvēlnē, vai sadaļa būs redzama apakš izvēlnē. Ja atstās abas ķeksīšus tukšus, tas nozīmē, ka sadaļa būs paslēpta, bet tas nenozīmē, ka tā nav pieejama. Tā aizvien būs pieejama, ja tu būsi ievietojis kaut kur saiti uz šo konkrēto sadaļu. Kad visi parametri ir aizpildīti, vienkārši spied uz pogas saglabāt. Šos soļus atkārtojot, vari pielāgot arī pārējās savas mājaslapas vai internetu veikala sadaļas.